Rudenī sācies, pavasarī noslēgsies jau tradicionālais Olimpiskā centra Limbaža rīkotais basketbola čempionāts, kurā šosezon piedalās 10 komandas ne tikai no novada, bet arī citām vidzemes vietām. Un šogad čempionātu papildināja jauna aktivitāte – Olimpiskā centra kausa izcīņa basketbolā, kas aizstāja iepriekšējo tradīciju zvaigžņu spēli. Izdomājām šogad pamainīt, nav vairs zvaigžņu spēle. Zvaigžņu spēle aizdījām 5 gadus. No spēlētājiem pašiem nāca iniciatīva, ka varētu varbūt kaut ko pamainīt. Un 5 gadi tas tāds foršs termiņš, kad arī tiešām kaut ko varētu pamainīt. Un, izdomājām par vienas dienas turnīru, kā OC Limbaža kausa izcīņa. Piedalījās 7 komandas, visu dienu tā kā spēlējām. Aizdījām spēles, sākot jau no ceturtdaļfināliem, pusfināli un tad fināls. Un, protams, arī tie konkursi, kas mums bija pirms tam zvaigžņu spēlē, tie arī viss paliek. Tā kā pilna basketbola diena. Kausa izcīņā piedalījās komandas no Limbažiem – Spartaks, Limbažu ceļi, TZT, arī basketbolisti no Viļķenes, Umurgas, Salsgrīvas un Raganas. Lai turnīru varētu izspēlēt vienas dienas laikā, spēles norisinājās saīsinātā formātā. 2 puslaiki pa 10 minūtēm, kas nav tas parastais basketbols, kā mēs esam ieraduši. Bet, ja ir šāds vienas dienas turnīrs, tad, man liekas, tas ir super formāts. Līdzīgi kā iepriekš zvaigžņu spēles laikā, arī šajā turnīrā neiztika bez sportiski izklaidējošām aktivitātēm. Spēlētāji savu veiklību varēja demonstrēt meistarības konkursā, kur pārāka bija komandas Limbažu ceļu spēlētāji. Norisinājās arī 3-punktu metienu konkurss. Ar 15 trāpīgiem metieniem uzvarēja Gatis Zlemets no Limbažu ceļiem. Jāpiebilst, ka viņš pēc fināla spēles tika atzīts par turnīra vērtīgāko spēlētāju. Bet vēl pirms tam ar īpašiem šova elementiem norisinājās slam dunk konkurss, kad bumba palēcienā jāiemet grozā no augšas. Šajā konkursā uzvarēja Druvis Čakārnis no Viļķenes komandas. Un pēc tam jau bija kārta pašā galvenajā jeb fināla spēlē, kurā par uzvarētāju godu cīnījās 2 Limbažu komandas – Spartaks un Limbažu ceļi. Abi puslaiki bija spraigi, spēles laikā droši prognozēt uzvarētāju nevarēja, jo brīžiem vadībā izvirzījās viena, brīžiem otra komanda. Tomēr par pirmajiem Olimpiskā centra ceļojošā kausa ieguvējiem ar rezultātu 50-43 kļuva Limbažu ceļu komanda. Mums īstenībā bija tā, ka pirmo spēli mēs pārliecinoši uzvarējām, bet pusfinālā vinējām pašā galotnē, un šeit arī no pašās minūtes pirms beigām vēl jebkas varēja notikt. Tā kā milzīgs gandarījums ir forši. Spēlētājs arī neslēpa, ka turnīrs šodien prasīs daudz spēka. Ļoti smagi īstenībā, jo bija jānospēlē, finālistiem bija jānospēlē 3 spēles. Līdz to mēs parasti esam pieraduši vienu spēli spēlēt, tā kā bija 3 spēles vienā dienā, un nogurums ir pamatīgs. Bet arī otrajam finālistam bija jāspēlē 3 spēles, tā kā visi ir godīgi. Nu jā, tas ir, zinām, man vienmēr arī pirmie čempioni. Mums ir pirmā plāksnī, tā kā iesākām to tradīciju, kur īstenībā paši pieteicām zvaigžņu spēles vietā rīkot kausa izcīņu, tā kā baigais gandarījums pēc uzvarām. Mums ļoti patīk uzvarēt. Tikmēr ikgadējais basketbola čempionāts rit savu gaitu. Martā sāksies play-off, jeb izslēgšanas spēles, un noskaidrosies 8 labākās komandas, kas turpinās dalību, lai aprīļa beigās noskaidrot šīs sezonas uzvarētāju.